Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien ar jums radošā grupa, kurā darbojamies mēs 5 meitenes – Karīna, Kristīne, jeb Ezis, Elva, Elizabete un es Rūta apvienošu mūsu visu balsis raidījumā Mākslas vēsture parastajiem cilvēkiem. Ekspresionisms radās 20. gadsimta sākumā Vācijā. Ekspresionisma mākslē raksturīga realitātes izkropļošana ar nolūku radīt emocionālu efektu un atspoguļot cilvēka iekšējās sajūtas. Visbiežāk negatīvās, satraucošās un bailes raisošās. Ekspresionisms ilga no aptuveni 1905. līdz 1925. gadam. Visspilgtāk tas izpaudās vācu mākslā, taču ekspresionistu darbi tapa arī ārpus Eiropas, Krievijā, ASV un arī Latvijā. Ar kontrastējošām krāsām un deformātām formām ekspresionisti protestēja pēc sava laika sabiedrisko iekārtu, pieaugušo militārismu un šovinismu. Ekspresionistu filozofijas pamatā bija doma, ka mākslas uzdevums nav izskaistināt rūgto dzīves realitāti, kurā valda nabadzība, kaislības un varmācība. Pēc ekspresionistu domām mākslai nav jābūt skaistai. Tai vienīgi jādod māksliniekam iespējas sevi pašizteikt. Viņi savos darbos ar deformācijas līdzekļiem centās maksimāli uzsvērt neglītumu. Ekspresionisma mākslā tēlojama vienīgais objekts ir autora iekšējais pārdzīvojums. Ekspresionisms atsakās no īstenības atternāšanas un stingri vēršas pret dabas kopēšanu. Eduards Munks ir pazīstams kā slavenākais ekspresionisma virziena pārstāvis. Savā mākslā mākslinieks pievērsās mistisku pārdzīvojumu un drūmu, traģisku noskaņu attainojumam. Galvenie viņa darbu motīvi bija nāve, vājprāts, slimības, instinkti un mīlestības ciešanas. Ekspresionisti pulcējās dažādās mākslinieku grupās. Mēs aplūkosim 2 no tām – Tilts un Zilais jātnieks. Pirmā grupa Tilts, vai vāciski Die Brücke, bija mākslinieku grupa, ko izveidoja dažādi arhitektūras studenti. Taču vēlāk tiem pievienojās arī citi mākslinieki, piemēram, Emīls Nolde. Grupas nosaukums nāk no Friedricha Nīčes darba Tā runāja Zarataustra. Vietas, kurā autors runā par cilvēces potenciālu kļūt par evolucionāru tiltu uz labāku nākotni un pārcilvēku. Grupa Zilais jātnieks tika izveidota kā protests pret Vasilija Kandinska gleznas izslēgšanu no izstādes. Grupas nozīmīgākie biedri bija Vasilijs Kandinskis un Francis Marks. Grupas nosaukums saistīts ar Kandinska mīlestību uz zilo krāsu un Marka patiku pret zirgiem. Savilkumā vēlos atgādināt par ekspresionisma iezīmēm. Ekspresionisti attēloja dažādas izjūtas, kas valdīja sabiedrībā – šausmas, bailes, neglītais. Viņi ar saviem darbiem informēja par cilvēka garīgās dzīves izpausmēm, par jaunās sabiedrības pretrunu radītajiem psihiskajiem kropļojumiem un to sekām. Galvenās ekspresionistu mākslinieku grupas bija Tilts un Zilais jātnieks. Tālāk mūsu raidījumā apskatīsim, kā ekspresionisms izpaudās literatūrā. Ekspresionisms literatūrā un dramaturģijā teicami atspoguļoja cilvēka likteņa, izmisuma, bezcerības un citas ar cilvēku iekšējo pasauli saistītas problēmas. Ekspresionisma darbos bieži izpaužas dramatisms, traģiska dzīves izjūta un personiski pārdzīvojumi. Ļoti sakāpināts mākslinieka paša pasaules skatījums un pieredze. Te atļaušos piebilst, ka pieredze nereti nāca no kara lauka. Ekspresionisma literatūrai raksturīgākās pazīmes ir literāro darbu veidot atsevišķi pa fragmentiem, formu deformācija, dzejā pārsvarā dominē brīvas pantu formas. Autora mērķis ir lasītājiem ietvest šausmas. Spilgtākie ekspresionisma literatūras pārstāvi pasaulē bija Georgs Kaizers, Ernests Tollers,
Gotfrīds Benz un Georgs Trākls. Spilgtākie ekspresionisma literatūras pārstāvi Latvijā bija Pēters Ermanis, Linards Laicens un Jānis Sudrabkalns. Tālāk apskatīsim, kā ekspresionisms izpaudās arhitektūrā. Es ceru, ka jūs, mīļie klausītāji un skatītāji, vēl neesat noguruši. Tātad, ekspresionisms arhitektūrā tiecas ēkas emocionālo tēlu radīt ar dinamiskām un šķautnēnām formām. Ekspresionisma arhitektūrā raksturīgs izmantojums gan burtiskā un abstraktā uzsvarā uz krāsu, faktūru, neskaidriem priekšmetiem, izskropļojumiem, nedabīgiem dziļumiem un pārspīlējumiem. Šajā attēlā jūs varat atplūkot Cihelaus ēku, kura atrodas Hamburgā, un arhitekts ir bijis Fricis Hogers. 1921. gadā arhitektūra kļūst figurālāka un tiek radīts tā sauktais Einsteina tornis, kas atrodas Potsdamā, Vācijā, kas spēcīgi attēlo šo figurālo arhitektūru. Šīs ēkas arhitekts ir Ēriks Mendelsons. Šeit mēs redzam stikla paviljonu, kas atrodas Ķelnē, Vācijā. Ēka celta 1914. gadā, un tās arhitekts ir bijis Bruno Tauts. Šajā attēlā mēs redzam tirsniecības centru De Bierkhof, kas celts no 1924. līdz 26. gadam. Arhitekts Pīts Kamers. Tālāk aplūkosim ko pavisam interesantu. To, kā ekspresionisms izpaudās kinomākslā. Neglītā, negatīvā un šausmu tematika bija plaši izplatīta. Varētu teikt, ka ekspresionisms aizsāka šausmu filmu žanru, un kurš gan šodien nav noskatījies kaut vienu šausmu filmu. Kino daudzpusīgi rod iespējas uzburt ekspresionisma gaisotni, augošas bailes un paniskas šausmas. Ekspresionisma kino bija raksturīgākās iezīmes bija atteikšanās no realistiskās vides un dekorācijām. Tās tika zīmētas vai būvētas tik nedabiski, cik vien iespējams, izmantojot izļocītas formas, asas līnijas un melnas kontūras. Gaismas un ēnu spēli palīdzēja uzburt milzīgi izskropļoti ēnu silueti. Aktieru grims tika ļoti uzsvērts, pat pārspīlēts, viņu mīmika izskropļota. Tālāk raidījumā jums būs iespēja vērot slavenās vācu kinofilmas Doktora Kaligarī kabinets traileri. Atgādinu, ka filma uzņemta 1927. gadā, bet pirms tam īsi pastāstīšu par galvenajiem notikumiem filmā. Vīrietis vārdā Francis kādā mājas ballītē atstāca notikumu iz savas dzīves par savu draugu Alanu un viņa līgavu Džeinu. Alans reiz tika aizvedis Franci uz kādā tirgu, kur viņi satika doktoru Kaligarī, kurš tirgu izstādīja mēnessardzīgo Cēzaru. Viņš, Cēzars, prata pareģot nākotni. Alans pajautāja Cēzaram, cik ilgi viņš dzīvos. Cēzars atbildēja, ka Alans mirs vēl pirms rītausma ausīs. Pareģojums piepildījās, un Alans tika nostapkavots ar nāzi, un viņa līgava tiek nožņaugta. Protams, galvenās aizdomas krīt uz Cēzaru. Francis drosmīgi sekojas Kaligarī un nonāk psihiski slimo patversmē. Izrādās, ka Kaligarī ir tās direktors. Kabinetā uz galda ir grāmata par to, kā 1703. gadā Itālijā īstais Kaligarī eksperimentē ar Cēzaru un mudina to izdarīt kriminālu noziegumus. Direktora dienas grāmatā rakstīts, ka Cēzars ir joprojām dzīvs. Tomēr pēc slepkavībām Cēzars izdara pašnāvību. Kad Cēzara ķermeni ienes patversmē, Kaligarī kļūst nikts, un viņam uzvelk trako kreklu. Īsts šausmu romāns, vai ne? Un tālāk aplūkosim filmas traileri, un varbūt arī jums radīsies vēlme to noskatīties pašiem.
esam veiksmīgi noskatījušies filmas traileri, un uz šīs pozitīvās nots arī beigsim. Paldies, ka bijāt kopā ar mani un manu radošo komandu mūsu pirmajā iknedēļas raidījumā Mākslas vēsturi parastajiem cilvēkiem. Uz drīz tikšanos arī nākamnedēļ. Paldies!